Kā tad īsti ir ar tiem gaļas aizvietotājiem, ko globālisti intensīvi cenšas iestumt mūsu ēdienkartēs? Esam runājuši par siseņiem un tam līdzīgām lietām, bet veikalu plauktos parādās aizvien vairāk it kā augu valsts produkti, kur izskatās un pat garšo kā īstie. Parādās aizvien vairāk kompāniju, kuras ražo šādas kotletes, burgerus un citas lietas. Turklāt vērojama ļoti liela centība panākt šo līdzību ar aizvietojamajiem produktiem. Dažas no tām ir Impossible Meats un Beyond Meat, kuru produktus ir nācies novērot jau arī mūsu veikalos. Viņi saka, ka šie produkti esot vajadzīgi klimata pārmaiņu un dzīvnieku tiesību dēļ, kā arī esot ļoti veselīgi. Ja pirmie divi iemesli paši par sevi ir ideoloģija un grāpniecība, kur nav pat vērts iedziļināties, tad kā ar veselīgumu? Ja reiz tos reklamē dažādas slavenības un influenceri, tad laikam tā ir, vai ne? Realitātē šeit ir vairāk krāpšanas slāņi, viens no kuriem, saprotams, ir nauda. Šī tā saucamā viltus gaļa sastāv no ļoti lētas pārsvarā sojas izcelsmes biomasas, kam pievienoti dažādi ķīmiski un toksiski komponenti, kā neirotoksīni, mākslīgās krāsvielas un tam līdzīgas lietas, kas pat ir aizliegts kosmētikā un izraisa vēzi žurkām. Tā kā apgriezto spoguļu karaļvalstī viss dabiskais kļūst nederīgs un aizliegts, tad arī šajā sfērā notiek attiecīgas izmaiņas. Tiek nolaupīti cilvēkiem ierastie jēdzieni un aizvietot ar kaut ko citu. Pārēju uz šādu zemes kvalitātes sintētisku pārtiku ir vienlaikus gan tās ražotāju, gan pēc tam arī farmas industrijas sapnis. Izaudzēt to pašu lopiņu prasa daudz laika, resursu. Tas ir jābaro un pēc provizoriskiem aprēķiniem ASV tas izmaksā apmēram $7,5 par mārciņu, ja mūsu valodā $14 par kilogramu. Savukārt sojas biomasas izmaksas turpat sastāv tikai apmēram 50 centus par kilogramu, ja vesels 30 reizes mazāk. Un tagad jautājums par miljonu. Vai šie lētās sojas izstrādājumi veikalu plauktos arī ir 30 reizes lētāki? Nē. Tie maksā gandrīz tikpat, ja vēl ne dārgāk par īstajiem. Kā izrādās, šai centībai nomaskēt to visu un padarīt par iespējami līdzīgu īstajam produktam, ir arī ļoti vienkāršs iemesls. Tā ir neskaitāmas reizes lielāka peļņa. Ir tikai vajadzīgs labs mārketings, krāsains uzlīmes un krietnes čipstiņa vainas apziņas, ko iesēt cilvēkos, sasaistot šo biznesu kopā ar histēriju par klimata pārmaiņām, un jūs esat atradis zelta āderi. Jo klimata afēras galvenā būtība ir tieši tāda – iesēt cilvēkos vainas apziņu par klimatu un tad vienkārši noslaukt viņus finansiāli, liekot to visu apmaksāt gan ar jauniem izmešu nodokļiem, gan šādi pārmaksājot daudzas reizes par patiesībā lētu un turklāt vēl toksisku produktu. No lielā biznesa viedokļa, kurš domā tikai par peļņu, nav nekādas jēgas uzturēt ierasto agrikultūru un piedāvāt cilvēkiem normālu ēdienu, ja tā vietā var iestumt šo ideoloģisku un politiski atbalstīto substanci. Turklāt jāsaprot arī tas, ka plikā sojas biomasa garšo diezgan nelāgi, tāpēc ir vajadzīgs vesels process un dažādi laboratoriski un ķīmiski izgudrojumi. Kā tad panākt to, lai tā garšot pēc cilvēkiem ierastās gaļas un turklāt to varētu arī cept uz grila, tam izdalot pat sarkanās krāsas it kā asinis? Dabā lielopa gaļai tās garšu piešķir tāds asinīs atrodams elements kā hēms. Attiecīgi, lai tādu garšu pārnest uz soju, bija nepieciešams kaut kāds hēma dabiskais aizvietotājs, taču eksperimenti ar tā ekstrakciju no dabiskajiem augiem demonstrēja to, ka garša nemaz nebija tāda, lai cilvēki tam noticētu. Turklāt tas prasīja milzu un daudzumu izēvielu, tādējādi sagrājot visu pamata ideju par lielo peļņu. Izeja tika atrasta ģenētiski modificētā sojā, taču problēma ar to ir intensīvā ķīmiskā apstrāde ar herbicīdiem un bēdīgi slaveno Monsanto Roundup. Par šīs ķīmijas kaitīgumu ir sarakstīts grāmatas un vesela sērija dokumentālo filmu, bet mums ir jāsaprot vien tas, ka izmantotais glifosāts tiek uzkrāts sojas pupiņās un attiecīgi tas nonāk arī mūsu organismos. Jautājumā par to, kā tas viss tika likumiski apstiprināts, atbilde ir tāda pati kā ar drošajām un efektīvajām potēm. 2017. gadā ASV zāļu aģentūrai FDA tika iesniegts 1000 lapuses biezs iesniegums par šīs sojas hemoglobīna ražošanas specifiku. Un pēc 2 gadiem tas bez nekādiem jautājumiem tika apstiprināts publiskai lietošanai. Šī jaunā laboratorijā iegūtā substance sastāv no daudziem desmitiem dažādu komponentu, par kuru izcelsmi un drošību praktiski nekas nav zināms. Taču to visu mierīgi var iegādāties veikalu plauktos. Diezgan tipiski tur, kur ir liela nauda.
Un tieši tāpat, bez nekādiem reāliem testiem, tika palaistas arī jaunās tehnoloģiju potes, neko nezinot par to, ko tās īsti nodara organismam. Taču, lai padarītu šo biomasu par līdzīgu īstai gaļai, ir vajadzīgs arī citas sastāvdaļas. Dažādas krāsvielas, fosfāti un citas, kuras arī patiesībā ir potenciāli kancerogēni. Kā it kā nevainīgā karameļu krāsviela, kura vēl 2007. gada pētījumā tika apstiprināta kā vēzi izraisoša pelēm. Un visbeidzot, tā kā šis tiek propagandēts kā veselīgs un vegāns produkts, tad arī tā cepšanai jāizmanto attiecīgās eļļas. Kā zināms, tad visas šīs lētās palmu un kukurūzu eļļas ir veselībai ārkārtīgi kaitīgas pašas par sevi. Tad šeit klāt nāk arī tās. Savalkot visu šo kopā, diezgan skaidri iezīmēs tas, kāpēc šī substance tiek bīdīta kā nākotnes lieta. Tas ir ārkārtīgi izdevīgi arī visām tām valdībām un politiķiem, kuri pamazām virza tā saukto net zero, ja pilnīgās nulles politiku un nabadzības ieviešanu. Saprotams, ka dabiskās pārtikas ražotāji nekādi nespēs konkurēt ar visu šo sintētisko produkciju, jo viņus mākslīgā enerģijas deficīta krīze skar kā pirmos. Tāpēc arī ir izdomāta šī ļoti lētā un vienlaikus milzu peļņu nesošā visa dabiskā aizvietošanas industrija, kur pārtika ir tikai viens no elementiem, jo aizvietot viņi plāno gandrīz visu, kas vēl ir īsts.